Esiet sveicināti podkāstā Jātnieku ceļš. Šajā podkāstā mēs runājam visu par jātnieku sportu, par zirgu veselību, par zirgu labturību, kā arī brauc pie dažādiem speciālistiem un cilvēkiem, kas savu dzīvi ir saistījuši ar zirgiem. Bet šodien mums ir nedaudz savādāka epizode. Šodien ciemos esmu pasaukusi Daido. Sveika, Daido. Sveika, Džulita. Mazliet var arī pastāstīt par sevi, kas tu esi. Jā, tātad labdien visiem. Mani sauc Daido. Es esmu studente šobrīd, 4. kursā, Sporta akadēmijā, noslēdzošais gads bakalaurā. Un mana programma ir sporta zinātne, kvalifikācijas, vieglatlētikas vecākais treneris, kā arī sporta jomas vadītājs. Ar sportu es esmu diezgan dziļā kontekstā jau kopš pašas bērnības, gribētos tā teikt. Nodarbojos ar vieglatlētiku kopš 7 gadu vecuma, kas ir garo distanču skriešana, taku skriešana, viss, kas saistīts par un ap dažādiem apgrūtinājumiem, man ļoti patīk vienmēr un padodas. Un paralēli tam man ļoti aizrauja zinātne, kas ir konkrēti sporta zinātne, un šobrīd es arī darbojos sporta laboratorijā, kur es veicu pētījumus dažādus, kas ir kontekstā par un ap skriešanas ekonomiskumu, kā arī biomehāniku. Un šobrīd ir iznākusi jau arī pirmā zinātniskā publikācija, kas ir tāds ļoti nozīmīgs sasniegums, jeb tāda pirmā ievirze zinātnē, es gribētu tā teikt. Un esmu bijusi saistīta arī ar zirgiem un jātnieku sportu, jo bērnībā vispār es darīju, man liekas, visu iespējamo, par ko mēs arī starp citu runāsim, kāpēc tas ir svarīgi. Jātnieku sports bija viena no šīm lietām, kuras pāris gadus arī patrenējos, pēc tam nācās atmest dažādu iemeslu dēļ un kritienu no zirga dēļ, bet šis man joprojām ir tuvs sporta veids un kontekstā par to, ko mēs šodien runāsim, noder visos sporta veidos. Labi, tā sāksim. Kāpēc sportistam ir svarīgi iegūt vispārīgo fizisko attīstību, papildus nodarbojoties ar citām fiziskām aktivitātēm ārpus sava pamata sporta veida? Jā, šis būs laikam tāds, man liekas, jautājums, ko ļoti bieži sportā apskata, uzsver un varbūt kam nav pievērsta tik liela nozīme, kā vajadzētu būt. Un, tas izskaidrojums ir pavisam vienkārši. Tas nav tāpēc, ka mums ir tur jāskrien uz visām pusēm, tas bērns jānomoka ar dažādiem pulciņiem vai ko, bet pamatā tas viss ir saistīts ar zinātni. Kā jau zinātni, to es laikam pieminēšu diezgan bieži, jo tā ir mana sirdslieta. Un sports un zinātne ir ļoti ciešā kontekstā, iet roku rokā, bet tas viss ir saistīts ar neiromuskulāriem procesiem, un tā pamatlieta ir tāda, jo vairāk mēs kaut kādas kustības apgūstam, jo vairāk mums ir prasmes, jo vairāk mums izveidojas šie te visi kanāli, nervu tīkli un paplašinās kopā vispār tā sensomotorā sistēma. Un tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mēs apgūstam kādu jaunu kustību, mums jau ir ielikti tie pamati. Un tas nav tā, ka mums ir jāķer kaut kur jāmeklē no jauna tām smadzenēm, bet viņas paņem, tur jau uztver, mums ir arī kustība kaut kādas alternatīvas un viss. Un tas viss kopumā pastiprina šos signālus un palīdz mums to kustību ātrāk, precīzāk iemācīt, kā ir spēcīgāk šie nervu signāli. Tātad krietni efektīvāk, ātrāk un precīzāk. Un tas pats, piemēram, arī ir, ja ir kaut kāda kustība, ko mums vajag izlabot, piemēram, neprecīza, bieži vien kā mācīšanās procesā, jo man liekas, tā ir numur 1 lieta iemācīties kustību pareizi, jo, ja mēs viņu sākam nepareizi atstrādāt, tad tas ieietās, un tas atkal viss ir kontekstā ar nervu sistēmu, ka mums jau izstrādājas. Mums izstrādājas tie ceļi, un bezmazliet mums šķiet, ka pilnīgi kaut kā tik grūti, nekomfortabli pat liekas, ja mēs gribam kaut ko izmainīt. Un tāpēc ir svarīgi ielikt tos pamatus pareizi. Un tas arī viss ir kontekstā ar to, ka mums jau ir daudz apgūtas šīs kustības, un ja mums vajag viņu izlabot, mums ir iespēja atrast to pareizāko ceļu, vieglāk un ātrāk. Jo mums vienkārši ir ļoti plašs tas sensomotorais tīkls. Tas ir par to. Un tas pats arī, piemēram, kaut vai runājot par visiem pašiem šiem neirotransmiteriem, kas ir galvenie, kas pārnes šos signālus kustību mācīšanās procesā. Tas ir pamata lieta. Tu dod signālu, un signāls no nervu tātad šī gala pāriet uz muskuli, un tad muskulis ir kustība, tātad sajūta un kustība. Un tur arī darbojas visi šie neirotransmiteri, kas ir, piemēram, tas pats acetilholīns, dopamīns, kas mums rada šo prieku, un tāpēc arī ir svarīgi darīt tās kustības, un visu, jo tas ir tas apbalvojums, un tu izdari pareizi to kustību, tev rodas tas dopamīns, un tev gribas darīt vēl, un vēl tas viss to stimulē. Tas pats acetilholīns ir ļoti, ļoti nozīmīgs, ka mēs mācāmies kaut kādas jaunas kustības tieši, un apgūt tā motorā kontrole, un arī tādas smalkās kustības, kas ir ļoti svarīgi tieši nevis viens ir izpildīt lielu, tādu
respektīvi izpildīt kustību, tādu vienkāršu lielu, bet otrs ir ieslēgt tās visas sīkās motorās vienības un jau veikt tādu smalku kustību. Un tas arī viss ir saistīts par un ap nervu sistēmu un ķīmiskiem procesiem. Un kas ir tās smalkās kustības? Nu, smalkās kustības tas būtu, piemēram, ja mēs paņemam kaut ko par tā pašu jāšanas sporta, kas mums ir jātnieks. Pareizi. Jā, tādas smalkās kustības jātnieks sportā. Tas ir arī ļoti saistīts ar to, kā mēs vispār kontrolējam, kā mēs vadam zirgu. Nu, respektīvi, tā pati kustība, ka mums nav tāda viena liela, kas nedod to smalko niansējumu un to precizitāti, bet kad mēs vienkārši ieslēdzam pa daļiņai. Un tas pats ir, kā mēs turam pavadu, kā mēs tur ar kājām tur piespiežam kurā brīdī un signalizējam. Tas būtu vairāk par to, respektīvi, smalka kustība. Ne tīri tā, ka viņa tur ir smalka vai kā, bet tieši tajā procesā, kā notiek nervu to signālu pārnese un konkrēti veidojas kustība. Un kas tieši ir dziļā muskulatūra un kādas ir tās pamatfunkcijas? Jā, no dziļā muskulatūra, es teiktu, tas ir tāda vispār pamata lieta. Un sanāk nedaudz interesanti, jo dziļā muskulatūra ir tā, ko mēs neredzam, nu tā no ārpuses. Un liekas, kā? Mēs taču neko tur neredzam, nezinām, vienalga. Ko neredzam, kas nav redzams, acīm redzam, tad par to mēs nedomājam un nepievēršam uzmanību. Bet tā nav, jo patiesībā dziļā muskulatūra, un tas nav tikai par sportu. Es teikšu, tas ir pilnīgi par jebkuru mūsu ikdienišķu kustību. Un tas ir tas, kā mēs varam to savu ikdienas dzīvi pacelt nedaudz augstākā līmenī, es gribētu teikt, jo tas ir viss pamata lietas. Tā dziļā muskulatūra, pirmkārt, viņa atrodas pašos tajos dziļākajos slāņos, viņa ir zem visiem tiem virspusējiem muskuļiem, un tādēļ mēs arī to neredzam. Un tas ir tieši ap tām visām svarīgākajām mūsu ķermeņa daļām, teiksim tā, kas ir, piemēram, mugurkauls, visur tur ap mugurkaulu. Tas pamata lieta mugurkauls mums notur stāju ķermeni. Tas ir tas pats iegurnis, ļoti, ļoti svarīgi, kad mēs jājam ar zirgu, kā mēs noturam sevi, poze, sēžam, vispārējais. Tas ir kakla muskuļi, kakla fleksori, atkal galva, pozīcija, viss, un, protams, vēdera muskuļi, diafragma, viens no svarīgākajiem vispār elpošanas muskuļiem, muskulatūras, un tā arī ir dziļā muskulatūra. Tātad es būtībā teiktu, ka tas ir par ķermeņa pozu, par noturēšanu, stabilitāte, koordinācija, līdzsvars. Tas viss iet kontekstā, un to visu veids tieši dziļā muskulatūra. Ja mums ir vāja dziļā muskulatūra, tad mums arī tā stāja pa lielam ir tāda nekāda. Un arī sportā tu jau vari to visu paveikt ar papildus iedarbinot muskuļus, respektīvi kā kaut kādu to kompensējošo mehānismu, vai to var paveikt, bet tas būtu jāveic dziļajai muskulatūrai. Tas arī tālāk var atstāt kaut kādas sekas attiecīgi uz veselību vai traumu profilaks, piemēram. Un kāpēc cilvēki nereti aizmirst par dziļo muskulatūru trenēšanu vai neuzskata to par svarīgu? Šis ir labs jautājums, jo, kā jau es iepriekš minēju, bieži vien, manuprāt, es uzskatu, ka tas tādēļ, ka viņi to neredz. Un varbūt pat tā kā nejūt un neapzinās. Man ir sajūta arī, ka daudz cilvēku pat kaut kā, ja nav to zināšanu, viņi neapzinās. Viņiem ir tāds, es redzu muskuli, tā tad man ir spēks, man ir muskulis, tad tas ir viss, ko vajag. Un tas pats arī mēs ejam uz zāli, mēs tur trenējamies, bieži vien tur šaujam garām ar visiem tiem svariem un visu. Liekas, ka tikai tad, ja mums viss sāp un deg, tad būs rezultāts. Tā ir. No vienas puses, no vienas puses tā kā efekts jau ir, bet jautājums ir, tā kā, ko mēs gribam panākt un kāds ir tas mērķis un efekts ilgtermiņā. Un, piemēram, arī jātnieku sportā, tāpat kā man garo distanču skriešanā, un skriešanā kaut kādos aerobos izturības sporta veidos, mums nevajag tik ļoti to muskuļu masu, to hipertrofiju, tieši masu, bet mums vairāk vajag tos muskuļus tādus garus slaidus, ar daudz elpojošajām muskuļu šķiedrām, lai mums būtu no kā ņemt skābekli, tā tad izturība, bet ne tieši to muskuļu masu. Un tas ir tas fakts, kāpēc man liekas, ka cilvēki kaut kā uzskata, ka viņiem to nevajag, vai arī tieši citādi, un arī nav zināšanu, kā trenēt. Man liekas, tas ir otrais numur 2 punkts, ka nav zināšanu, kā īsti trenēt. Un arī tad, kad mēs trenējam, mēs bieži vien, varbūt mums liekas, ka mēs trenējam dziļo muskulatūru, bet patiesībā mēs netrenējam, jo tur ir ļoti, ļoti daudz nianses, par ko es arī tālāk varēšu sīkāk pastāstīt, piemēram, par tiem pašiem vingrinājumiem, par vingrinājumu izpildi, jo bieži vien mums liekas, ka mēs kaut ko izpildam.
un ka mēs trenējam kādu muskuļu grupu, bet patiesībā mēs visdrīzāk bieži vien netrenējam, jo mēs kaut kā kompensējam, vai mums nav tā precīzā poza un viss pārējais. Un tad tā tas arī viss paliek. Un, protams, vēl viens kritērijs, kas varbūt bija jāmin kā numur 1, ir tas, ka tas ir, nav baigi interesanti. Un tas nav ļoti aizraujoši. Tas nav arī īstermiņā tā, ka tu aizies tagad vienu dienu tur pataisīs kaut kādas tur presītes vai tur iztures, un tad tev būs tāds efekts. Bet bieži vien tā ir, ka tas, kas mums visvairāk, tas ir vajadzīgais, kas pietrūkst, tas ir tās kaut kādas lietiņas, kas varbūt nav tās aizraujošākās un interesantākās, un tad atkal ir jāpieslēdz nedaudz tā cita domāšana vai kaut kā apziņa, es gribētu teikt, un jāsaprot tā jēga, jo ja mēs redzam jēgu, tad mums arī ir motivācija. Un, ja mēs, protams, to saredzēt un iegūt to apziņu, ka tas ir nepieciešams, tad es domāju, arī problēmu tik daudz nebūs. Un kāpēc tad jātnieku sportā tik svarīga šī dziļā muskulatūra? Jātnieku sportā tas ir numur 1, es gribētu teikt, jo tas viss ir par savu pozas noturēšanu, par ķermeni, par to, kā mums stāv iegurnis, tur kājas, viss mugura, tas pats kakls, galvas pozīcija. Un te man liekas, ka, ja mums nav pietiekami tā attīstīta tā dziļā muskulatūra, tas uzreiz aiziet kontekstā par tādu ķēdīti, es gribētu tā teikt. Jo ne tikai mums pašiem ir grūti, jo šajā gadījumā tad mēs spiežam uz kādiem citiem muskuļiem, vai, piemēram, mēs tur ritīgi uzkāpjam uz tā zirga, un tur viss sasprindzam tos muskuļus un ar kājām, tur bezmaz vai tas numur 1 mums ir jānoturās, un viss, bet tā jau nevajadzētu būt pamata domai. Pamata mērķis jau nav tāds, ka tu uzkāp tajā zirgā un tu domā tikai par to, kā noturēties. Tev jau pamatā ir, piemēram, tajās pašās sacensībās visur tā kontrole, zirga, komunikācija, un tev ir jābūt brīvam. Tu nevari domāt par to, kā noturēties zirgā par visām varēm un saspringzināt visus muskuļus un domāt, ka kaut kādu labu rezultātu vai sniegumu uzrādīt. Un tas pats koordinācija, koncentrēšanās, tam visam ir arī nepieciešama enerģija. Un, tāpēc ir vajadzīga tā dziļā muskulatūra, lai viņa varētu strādāt, turēt to ķermeni, un mēs tikmēr to prātu un to enerģiju varētu izmantot tur, kur viņu vajag, kas ir zirga kontrole, vadīšana, kā mēs ejam uz tās šķēršļa, kurā brīdī mēs pagriežam, dodam kādus signālus. Tas, man liekas, ir tas galvenais. Jā. Jā, ļoti bieži tā, ka tu vienkārši bišķiņas šķīps uz vienu pusi, un tev zirgs arī uzreiz aiziet šķīps viss. Tāpēc vajag satrenēt to, lai tu vari nosēst. Jā, protams. Tur tālāk arī kontekstā varbūt tālāk varēšu par to pastāstīt tieši kāds sasaucas ar zirgu, jo te ir tas piemērs, variants, ka tas sporta veids nav tikai par sevi, kā, piemēram, skriešana. Tas nav tā, ka tu ej un skrieni, tur tev viena kāja šķīvāk, vai ne? Tev pašam ir tā problēma jātiek galā. Pats vien tā kā vainīgs. Un pats domā, kā risināt. Bet te ir arī tā otrs faktors, kas ir zirdziņš, un tas ir ļoti svarīgs faktors, jo, jātnieku sportā bez komunikācijas ar zirgu, ja nav komunikācijas zirgu, tad tas, respektīvi, nekas nav, jo tas ir par divām personām. Un tas noteikti ietekmē arī zirgu. Zirgs visu to ļoti labi jūt. Kā jau visi dzīvnieki. Visi jūt un visi sajūt, un arī viņu tas ietekmē, un arī viņam ir grūti. Un tad mēs apgrūtinām gan sevi, jo mums ir grūti, gan mēs apgrūtinām zirgu. Un tas rezultāts varbūt noteikti nebūs tik labs, kā ja mums ir laba tā saskarsme, un mēs viens otru jūtam, un mēs cenšamies tā kā mums ir jāpalīdz viens otram, nevis jāapgrūtina. Jā. Un no cik gadiem var sākt to dziļo muskulatūru trenēt vispār? Es teiktu, bērnībā, kā jau teicu, tas ir vairāk par un ap tādu kustību dažādību. Un tur ļoti labi ir visi tie līdzsvaru vingrinājumi, visas tās bumbas, kas ir šīs līdzsvaru kontrolas bumbas, piemēram, arī lielās vingrošanas bumbas. Dažādi tur pēdiņu vingrinājumi, tur pastaigāt ar basām kājām pa kaut kādiem šiem te pufiem vai kaut ko tādu paklājiem. Es teiktu, tas vairāk ir par to, ka maksimāli cenšamies iekļaut daudzveidīgas un dažādas kustības, kas ir vērstas uz līdzsvaru, lai bērns saprot un mācās turēt līdzsvaru, koordināciju, dažādi koncentrēšanās vingrinājumi, bet tas atkal ir jādara tā, lai bērnībā vispār es uzskatu, sportā es esmu diezgan ļoti pret to agro tādu specializāciju vai, teiksim tā, tie pirmie gadi vispār līdz kaut kādiem 12, 13 gadiem būtu jābūt tīri tā vispusīgā fiziskā attīstība. Un tas nav teikts, ka tur nevar būt tā speciālā fiziskā attīstība, bet mums viņa ir jāmācās integrēt tādā veidā, lai bērns to
teiksim, nepamanīt. Tas viss ir tas spēlēm, rotaļām, dažādi uzvedības kaut kādi vingrinājumi uz koordināciju signāliem. Un tad ir tas, ka mēs kaut kādā ziņā joprojām visu laiku darbojamies tādā brīvā režīmā. Un galvenais, ka bērnam ir jautri un lai viņam patīk, jo tā ir numur viens lieta. Ja bērnam sāks kaut kas nepatikt vai būs ļoti liels grūtības tur mazotnē, bērnībā, periodā, es ļoti apšaubu to, ka viņš ar ļoti lielu prieku nāks uz treniņiem un visdrīzāk, ka kaut kādā brīdī viņš vienkārši pateiks, nē, es tur vairs neiešu, es to vairs nedarīšu. Un tā, iespējams, ir kaut kādā ziņā neliela problēma sportā dažos brīžos, bet mums tieši pretēji būtu jācenšas tie pirmie gadi vispār tādā rotaļīgā spēļu režīmā, un mēs jau varam likt tos visus vingrinājumus speciālas fiziskās sagatavotības, piemēram, jau kaut ko ar to kaut vai ievirzi uz to, kā mums ir, piemēram, tur seglos tā poza, sēde, vispārējais, bet tas ir jādara tā, lai tas bērns to nesaprot. Mēs zinām, ka tas tur ir iekšā, bet viņam tas liekas, man ir forši jautri, man ir spēle. Jā. Un tad pēc tam tikai jau, kad nāk tas vecums, es teiktu, kā kurā sporta veidā, protams, ir sporta veidi, kuri pieprasa agro specializāciju, un es teiktu, ka arī jātnieku sports iespējams ir arī tas pa vidu tur starp tādu agrā vai vēlā, bet pieprasa jau tādu nedaudz agrāk sākt. Un tas būtu plus mīnus kādi 13 gadu vecums, kad mēs jau tā specifiskējam uz to dziļās muskultūras attīstīšanu un sākam jau iekļaut tādus vingrinājumus, piemēram, uz vingrošanas bumbām vai tur varbūt kādas izturas pavisam minimālā apjomā tīri, lai mācītu to ķermeņa pozīciju un stāju. Bet agrāk es teiktu noteikti nē, jo arī tie bērni, kas ir pamata lieta, viņiem jau vēl nav attīstījusies visa respektīva organismā sistēma, balsta kustība, un viņi ir tajā attīstības pozīcijā. Un nav arī nostiprinājušās tās ķīpslas saites un visu. Un ja mēs uzgrūžam kaut kādu slodzi virsū lielu, vai mēs tur liekam turēt tās pozīcijas izturas, kas varbūt vispār nav anatomiski piemērots tajā brīdī tam bērnam, mēs jau beidzam to viņa veselību. Arī fakts. Un tas, ka viņš tur centīsies par visām varēm to planku noturēt pilnīgi greizi kaut kā, tas jau neko nedos. Viņam pašam pirmkārt nesanāks, viņam būs grūti. Un viņam pat nevajag un nav vajadzības. Vienkārši nav vajadzības. To visu var izdarīt ar foršiem līdzsvaru vingrinājumiem, ar boso bumbām, visu, kas ir tāda spēle, rotaļu. Un pēc tam jau, kad nāk tāds nopietnāks vecums, kādi 13 gadi, es teiktu, bet tas tā ļoti atšķirās. Varbūt pastāv viedokļu dažādība. Un tad jau mēs sākam pamazām ievirzīt, kā tur kaut kādas tādas izturas vairāk varbūt, vai kaut ko tādu mācīt. Aptuveni tā, bet agrāk tur tā, ka specifiski tagad mēs trenēsim dziļo muskultūru. Tā nebūs laikam īsti. Bet vai labi attīstīt dziļā muskultūru var samazināt traumu risku? Es teiktu, pilnīgi noteikti. Un tas ir numur viens. Un kaut kā, man liekas, arī sabiedrībā ir tas uzskats kaut vai par jebkuru sporta veidu. Piemēram, ņemsim atkal skriešanu. Kaut vai, ka, skriešana bojā ceļus, skriešana bojā muguru. Skrienot tur pa cietiem sagumiem. Es ļoti bieži dzirdu no cilvēkiem, kam arī ir zināšanas kaut kā šajā kontekstā, bet visbiežāk jau no tiem, kas varbūt nav tik cieši saistīti ar sportu, bet vienmēr ir tāds, tu skrien, tu bojā savus ceļus, tur ir tik sabeigs, tur visu un ko. Bet bieži vien, ko mēs neizdomājamies, ka tas tā problēma vai kaut kāds tas, kas izsit uz āru, tā trauma, tas cēlonis ir pavisam citur. Tas nav tas, ka tā ir skriešana, jo skriešana pati par sevi nerada traumas, nebojā ceļus. Tas ir vairāk par to kustību, respektīvi par biomehāniku. Kustību, biomehāniku un kā mēs liekam to soli par visu tehniku. Un te ir pilnīgi tas pats, ka šajā gadījumā tā atvarat katru jautājumu. Es aizmirsu, es aizmirsu par skriešanu. Vai labi attīstīt muskultūras? Skrienam. jā, tā vai traumu riska. Jā. Un tā ir tas pats konteksts par traumām un par to, nevis varbūt, bet tas pats kustība. Es teikšu, varbūt mēs to neredzam kā kustību, ka mēs virzamies uz priekšu, kā cilvēks iet un skrien, bet tāpat ir visu laiku kustība. Tas nozīmē, ka cik efektīvi mēs kustamies un kāda mums veidojas kustība, tas, protams, ietekmē arī tās pašas visas traumas un visu, jo, kā jau es minēju, ja mums nav tā dziļā muskultūra, kaut kā mums ir jānoturās. Mēs kaut kā sākam kompensēt. Jā, un bieži vien, ja mums ir pārāk vāji muskuļi,
vai nav nostiprināta konkrēta vieta. Mēs kaut kā atvieglinām, tas ir pats, kas plankos. Tur lielākā daļa cilvēku plankus taisa nepareizi un nevar noturēt pat 15 sekundes, kā būtu jānotur. Bet viņiem liekas, ka viss ir ļoti labi. Tur sēž 5 minūtes, jā, man ir rekords. Vienu šitā es dzirdu. Ar dībā no augšas. Jā, man 5 minūtes ritīgi labi tur viss iet. Un kaut kā mēs neaizdomājamies. Un tad, te ir tas pats kaut kā. Varbūt mums liekas, ka viss ir labi vai ko, bet varbūt pastāv kaut kāda brīdis, ka mēs vienkārši sākam kompensēt, un mēs pat paši to nejūtam. Mēs jūtam, ka mēs nevaram noturēt, mēs ieslēdzam tur, nezinu, varbūt vairāk kājas vai ko. Mēs ritīgi sasprindzinamies tur. Un to uzreiz tas ir slikti. Jā. Tāpēc, kad mums strādā tās vietas vai tie muskuļi, kam tajā gadījumā nevajadzētu strādāt, vai viņi strādā, bet viņi strādā krietni lielākā daudzumā, tā kā rodas pārslodze. Man arī tā ir pirms tam, ka es biju riktīgi stīva, un zirgs arī sāk iet stīvi, un viss slikti aiziet. Nē, tieši tā, un rodas pārslodze tajos muskuļos atkal, un tad ir problēmas, tad ir pārslodzes traumas, un, protams, ka to visu uzreiz sajūt zirgs, jo, arī viņam ir kaut kā jācenšas atrast tas ekonomiskākais variants, un arī viņam ir tas savs kustību. Jo man liekas, ka zirgam tas ir tāds viedoklis, varbūt tu varēsi pakomentēt. Man liekas, ka zirgam jau tas diezgan brīvi kaut kā nāk. Viņš tā kā, nezinu, viņam ir tas savs, jā, viņš prot kontrolēt, un viņam ir tas savs kaut kāds kustību, tas patērns, kas viņam izveidojas. Un tad varbūt viņš vairāk kaut kā cenšas pielāgoties cilvēkam, kas uzkāp, vai ne? Tā ir, jo tu stīvāks esi, jo stīvāks tev būs zirgs. Jo tu viņu pa strauju pagriez, jo viņš paliks tāds. Ja tu uz vienu pusi sagāzies, viņš arī būs sagāzies uz to pusi. Tā ir. Jā, tāpēc tas, man liekas, ir baigi svarīgi, un tas ir darbs vairāk cilvēkam. Šajā gadījumā cilvēkam, jā, un par tām traumām arī ir atbildīgs cilvēks. Jo ja mēs paši tā kā par sevi, mēs tur satraumējamies, jā, mēs satraumējamies, mēs domājam, kas notika, kāpēc. Risinam, bet te mēs ne tikai varam sevi satraumēt vai kaut kā patraucēt, bet mēs arī zirgu varam tikpat labi satraumēt. Ilgtermiņā. Tas ir, es runāju, ilgtermiņā jāaiziet arī ļoti. Un, tāpēc tas ir ļoti ciešā kontekstā. Jā, ja tu visu laiku jāies čībi, viņš paliek čības, un pēc tam to zirgu tik grūti ir izlabot. Un ir grūti, tieši tāpēc viņam ir iestrādājies, tas iestrādājusies tā kustība, jā, kā mēs jau iepriekš runājām. Un tad paliek baigi grūti. Un tas, protams, jau atspēlēs arī uz to pašu rezultātu. Piemēram, sacensībās, ja tu tur esi saspringumā vai ko. Un arī tas pats stress, psiholoģiskais uzreiz. Piemēram, tu tur sēdi, tev tur liekas, jā, viss labi, tu tur, piemēram, kaut ko tur sasprindzinies vai ko, bet, tas ir tas, kā tu to dari, kā tu vari izdarīt, tev pieredzi varbūt. Bet zirgam varbūt tas rada ļoti lielu to papildu stresu. Rada noteikti lielu papildu stresu. Viņam pēkšņi kaut kas jāizmaina, viņam kaut kas tā. Un tad viņam arī ir stress. Un tad ir stress plus stress. Tas nepie kā labi nenovada parasti. Jā. Un ar kādiem vingrinājumiem vai metodēm tad var trenēt šo dziļo muskultūru? Jā, ir metodes ir daudz, cik cilvēku, tik viedokļi gribētu teikt. Bet es tā, ko es varbūt ieteiktu, ja mēs sākam runāt jau par to vecumu periodu, ka mēs jau tā diezgan specifiski varam, vismaz sākt tā kā kaut ko attīstīt. Man ļoti, piemēram, patīk dziļās muskultūras vingrinājumi uz vingrošanas bumbām, kas ir lielās vingrošanas bumbas, un parasti tas arī ir tīri labi bērniem patīk, jo viņiem ir interesanti un tā. Kur var atrast šos vingrinājumus, piemēram? Protams, internetā ir pilns ar visu, ko grib var atrast, bet ir ļoti jāsako līdzi, no kurienes nāk šī informācija un avoti. Bet visdrīzāk es teiktu, tas ir aiziet pie normālā vispārējās fiziskās sagatavotības trenera vai kāda vieglatlētikas trenera. Un es domāju, ka tur viss būs zināms un skaidrs un tiks labi iemācīts. Ja, par dziļo muskultūru tur tas galvenais ir tas, ka tas process tas ir tāds lēns un arī tās kustības visas, tas ir vairāk uz tādu izturi sava ķermeņa izjušanu, pozu, tas pats proprioreceptīvās sajūtas ļoti labi strādā. Kā mēs, respektīvi, protams, sajust savu ķermeni, konkrēti telpā, savu ķermeņa stāvokli, pozīciju. Un tur nebūs tā, ka tur aizies, tur sataisīs tur 20 reizes ātri kaut ko pacels svaru stieni, un tā būs dziļā muskultūra. Nē, tas ir tieši pretēji. Un tāpēc, man liekas, arī kaut kā, es pat domāju, ka tas taistos vingrinājumus un kā, ir arī jāprot kā ieslēgt, jo ir ļoti viegli kompensēt, kā es teicu, jau ar citiem muskuļiem. Un mums jau bieži vien citi, dziļā muskultūra vispār, cik es zinu, sevišķi tādiem amatieriem, sportistiem, jebkurā sporta veidā paņemot kaut vai,
ir visvājākais posms bieži vien. Tas ir tas, pie kā mēs nestrādājam, vai negribam strādāt, vai tas, ko mēs izlaižam. Jo liekas, kas tur būs, neuztaisīs tās kaut kādas vingrinājumus, tur dažas, nekas jau nenotiks. Tas ir tas, ko es visvieglāk, tas ir tas, ko es vieglāk izlaistu, un kaut kā arī tas nerada varbūt tik lielu to apziņu, ka mēs esam kaut ko nelīderīgu izlaiduši un izdarījuši. Un šajā gadījumā man ļoti patīk tām pašām vingrošanas bumbām, kas ir kaut vai paņem nogulties, tas sanāk tā pa vidu tai vingrošanas bumbai lielai uz vēdera un atcelt vienkārši rokas un kājas no grīdas. Un liekas, ka ļoti viegls vingrinājums. Man pašai agrāk tā bija problēmas, kaut gan tā kā man arī bija viegla atletika, tomēr tāds ļoti vispusīgs sporta veids, es teikšu tā, ceļš skriešana, bet pavisam kaut ko daram, piedomājam un tā. Bet, kad tev iedod tos dziļās muskultūras vingrinājums, tas ir tāds, nav viegli vispār. Un jā, it kā liekas, kas tas ir tāds noturēt, bet tur tieši slēdzas visā vēdera dziļā muskultūra iekšā. Visa. Un saprotam, ka nemaz tik viegli nav. Un uz tās bumbas pat 15 sekundes ir grūti noturēties, kad ir atceltas kājas un rokas. Tas pats arī. Tur tas vieglāks vingrinājums, bet, piemēram, tās pašas vingrošanas bumbas, tur uzkāpja uz ceļiem un arī paņem vienkārši iztaisnojās un cenšas noturēt. Visi muskuļi strādā. Arī nav galīgi nekas tik viegls, kā izskatās. Un tad jau, protams, aiziet visas tās izturas vai planki, kā to varētu teikt, saprotamākā valodā iespējams. Un tas ir uz dziļo muskultūru, bet tur ir ļoti daudz nianses, jo, kā jau minēju, pats svarīgākais ir tas izpildījums, tā poza. Un te arī, šobrīd, man liekas, ļoti daudz cilvēku brauc pilnīgi auzās, jo viņi kaut ko tur, viņiem liekas, ka efekts ir, tur paiet tas laiks 5 minūtes, bet, ja mēs paskatāmies to, kāda ir tā pozīcija, un pat tur labiem sportistiem vai ko, ja tas nav mācīts vienkārši un darīts, un ja trenerim nav zināšana vai sapnis par to, tad bieži vien tās pozas ir ļoti, ļoti tādas greizas. Un atkal mēs varam daudz izturēt, jo mēs vienkārši kompensējam kaut kādiem citiem muskuļiem. Bet, kad mēs, piemēram, aizējam noliekam tur cilvēku, nostādām, kā viņam būtu jābūt, tur viss pa detaļai, tur kāplēci, tur rokas, kas jābūt, vēders, tur ko. Tur dažas sekundes un viss. Jo tas nav tā par to planku, tas nav tā, ka tu tur paliek grūtāk, tad pamaini vienu roku, otru roku, kaut ko pagrozies. Tas nav oriģināli, kā būtu tās izturas jāpild. Tas ir tas, kā mēs varam paildzināt to laiku un tad gūt atkal to savu kaut kādu to apbalvojumu vai gandarījumu sajūtu bezmazliet, ka jā, es tur izdarīju. Bet patiesībā tur katrs kaut kas mazliet izkustās, viena nianse, viena šķiedriņa, tā jau ir cita pozīcija, un tur jau kaut kas ir cits. Un tāpēc ļoti interesanti ir to dziļo muskultūru, bet man liekas, galvenais ir atrast tādu vingrinājumu pirmkārt, ko tu vari izpildīt precīzi, pareizi. Un kaut vai, ja mēs ņemam tos plašus plankus vai ko, tad aizej pie speciālista, paskaties, iemācies, saproti, ka tu to vari vai dari to tava treneru uzraudzībā, lai viņš tevi noliek tur un ko. Un dari, cik ilgi kā tu vari izturēt pilnīgi precīzi to pozīciju. Un būs lielāks efekts, ja paturēs kaut vai 20 sekundes to pašu planku, bet pareizi. Nekā 5 minūtes tur dīdīsies, pārvietosies un beigās efekts nebūs tāds pats vajadzīgais kā no tām 20 sekundēm kvalitatīvi. Tas ir atkal par kvalitāte pārspēja kvantitāti arī šajā gadījumā. Labāk mazāk, bet kvalitatīvi nekā daudz un papildus. Tāpat tas ir papildus enerģija, papildus noslogot muskuļi, nevietā noslogot muskuļi. Tas viss atspēlēs, pēc tam atjaunošanās tālāk, gatavošanās nākamajiem treniņiem un tā. Un kā tad uzturēt motivāciju vispār darīt šos brīnišķīgos vingrinājumus? Jā, tas nav tāda, laikam, top of top lieta. Nevienu es neesmu baigi satikusi. Un visi sportisti pamatā, ar ko runāts, vienmēr sūdzas par tiem paklāju vingrinājumiem, par staipīšanos. Kaut kādas nepatīk. Bet man atkal ir sajūta, ka kā jau teicu, par to apziņu, jēgu, es vienmēr cenšos atrast kaut kam. Man arī ir daudz dzīvē lietas, ko man negribās darīt. Tur arī par tiem pašiem treniņiem ir lietas, kas patīk vairāk un kas patīk mazāk. Bet tas svarīgākais kaut kā ir atrast to jēgu, kāpēc, un apzināties. Darīt ar apziņu. Tu vienkārši nepildi pildīšanas pēc. Un vienkārši saprast to, ka ir tās lietas, ir tās nianses, kas varbūt ir tas, kas var būt labs sportists, bet tas, kas tev padarīs, piemēram, par izcilu sportistu vai ļaus kaut kādā brīdī kaut ko tur sacensībās varbūt paveikt, ir tās visas mazās detaļas un nianses.
Un, jā, viņas ir maziņas, bet viņas ir svarīgas. Un viņas kopā visas, kā saka, vācās visu laiku ilgtermiņā un arī apkopojās. Un tad, es teikšu tā, ir jāsaprot, kāpēc. Pirmkārt, arī tam pašam audzēknim, jātniekam. Viņam ir jāsaprot, kāpēc viņam ir nepieciešams varbūt veikt tos vingrinājumus, kāpēc viņam ir nepieciešams aiziet paskriet vai pabraukt ar velo, kāpēc viņš nevar tikai vienkārši nākt uz stalli un trenēties uz zirga. Un viņam ir jāizskaidro. Un tam bērnam, piemēram, šajā gadījumā, vai jaunietim, kas viņam ir svarīgi, lai tu izskaidrotu viņam tādā saprotamā valodā. Tāpēc, ja tu viņam pateiksi, nē, tas ir jādara un viss, vai bez kaut kādiem komentāriem, viņam būs tāds bieži vien, kāpēc man tas ir jādara. Un, piemēram, man arī svarīgi ir saprast to jēgu, un ja man skaidri, konkrēti izskaidros, kā tas man palīdzēs uzlabot to sniegumu sportā, kā tas ko palīdz attīstīt, un tā, tad man ir krietni vieglāk to apziņu pieņemt. Un es saprotu, ka tas man palīdz. Tātad, ja man treneris saka, ja viņš man ir paskaidrojis, tas man palīdzēs. Un tad jautājums, vai es gribu paaugstināt to savu rezultātu, vai es gribu labāk justies treniņos un spēt vairāk izdarīt. Un tas bieži vien ir motivējoši. Tiem pašiem arī bērniem, viņiem taču gribas ar katru treniņu labāk, viņiem gribas, lai treneris viņu paslavē un tā ir tā viena lieta. Tā arī jāpasaka, šis ir tā atslēgas lietiņa, kas tev ir jādara, tas tev palīdzēs tur un tur. Un ja viņš saprot, es domāju, ar to motivāciju vairs nebūs tik liels problēmas. Noteikti ne tik liels. Tad, ja būs, tad ir jautājums, vai īstajā sporta veidā vai dara to, ko tiešām arī pats vēlas. Bet tas vairāk par to, jo man, piemēram, arī, ja es tagad apzinos un zinu, īsti nav tā, ka ir jācīnās varbūt ar to motivāciju tik ļoti. Kaut kā tā. Un vai jātniekiem vispār nepieciešams attīstīt aerobo izturību? Piemēram, tur skriet, braukt ar velospēdu, peldēt, un mazliet var pastāstīt, varbūt kas šī ir. Jā, aerobā izturība. Tas ir, atkal es teikšu, viena no pamatlietām, un ne tikai sportā, bet es teikšu arī ikdienā. Jo lielākā daļa aktivitāšu, ko mēs veicam savā ikdienas dzīvē, tas ir caur aerobās enerģijas iegūves sistēmu. Un, ko nozīmē aerobi? Tas nozīmē skābekļa klātbūtni. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams kaut kādas papildus tās vielas, bet mēs visu šo enerģiju iegūstam tie izmantojot skābekli. Un tā kā skābeklis mums tādos šos ikdienas apstākļos ir pietiekamā daudzumā konkrētai tai aktivitātei un intensitātei, tāpēc mēs varam arī diezgan ilgi veikt šīs visas aktivitātes. Mēs varam tās veikt īpaši sevišķi nepiekūstot, nejūtot to, ka mēs tur esam pārguruši vai ko. Un, tas viss var turpināties diezgan ilgā laika posmā. Un kāpēc ir svarīgi attīstīt to aerobo izturību? Jo pretējais aerobai ir anaerobā izturība. Un šajā gadījumā jau mēs izmantojam vairs ne, pa vidu vēl ir jauktā zona, kur mēs iegūstam gan ar skābekli, gan jau ar citām vielām iesaistam papildus, kas nepieciešams. Un tad anaerobajā, kad mēs aizējam, tas jau ir bez skābekļa klātbūtnes. Tas nozīmē, ka mēs izmantojam jau citas papildu vielas enerģijas ieguves sistēmai, un mēs ņemam tās no organisma arī, un organismā tās nav ierobežotā daudzumā. Kaut kādā brīdī tas izbeidzās, jo intensīvāk mums ir aktivitāte, jo ātrāk tas izbeidzās. Un tad mums zūd šī veiktspēja, respektīvi darbspējas, kā arī papildus izstrādājas citas vielas, kā piemēram laktāts, kas ir pienskābes sāls un kas rada tādu šo smaguma sajūtu muskuļos, kad vairāk liekas, ka tās kājas nedarbojas tik labi un nav tik vieglas. Un, respektīvi, tas viss rezultējas ar darbspējas zudumu. Un tad aerobā izturība ir tas pamata bāze. Piemēram, jātnieku sportā tas nav tā, ka tur jāiet sacensībās un stundu no vietas tur mēs darbojamies. Tur ir krietni īsāks tas intervāla periods. Bet aerobā izturība ļoti labi strādā, lai mēs tieši spētu ekonomiskāk veikt to savu darbu, sacensībās, to minūšu, to laiciņu, kas mums ir, un tad konkrēti arī efektīvi to enerģiju izmantot. Un es teiktu, tas ir tas pamata lieta, kā mēs varam uzlabot to savu sniegumu un kā mēs varam ekonomēt enerģiju. Jo aerobās izturības rezultātā mums noris tādas diezgan liels pārmaiņas arī organismā un tieši sirds asinsrites sistēmā, kas ir tā pamata lieta, kas mums atkal nodrošina to skābekli un enerģiju. Un tad šajā gadījumā mēs uztrenējam to sirdi, respektīvi sirds kļūst lielāka, plašāka, mums ir iespējas uzkrāt vairāk asins daudzumu, un tajā pašā brīdī, kad mēs izgūžam tās asinis,
kad mēs aizvedam skābekli uz muskuļiem, mēs to varam izdarīt krietni lielākā daudzumā, kas viss nozīmē, ka sirdī ir jāstrādā mazāk. Tātad reizes tad mēs ietaupām enerģiju un vienkārši tajā pašā reizē, kad mēs darbojamies anaerobi, tās dažas minūtes, kas mums ir sacensībās, mēs tāpat darbojamies efektīvāk. Jo vienkārši vienā reizē sirds izguž lielāku daudzumu asiņu. Un tad ir jāsaraujas mazāk reizes. Bet, ja mums nav uztrenētā aerobā enerģijas sistēma, mums atkal sirdī nākas strādāt krietni biežāk. Mēs automātiski noguršam, tāpat arī elpošana. Ja mums aiziet šī seklā, saraustītā, ātrā elpošana, tas viss apgrūtina. Un tas viss atspēlēs arī uz to, kā, protams, jūtas zirgs, kā viņš to visu izjūta, šo augstāku spriedzes līmeni. Un tas viss mums arī atņem, kā jau tas primārais minētais no sākuma, to pamata lietu, kas mums ir sacensībās jādara. Mums ir jākoncentrējas to, kā mēs izejam uz šķēršļus, kā mēs vedam zirgu, ne to, kā mēs turamies zirgā vairs, ne to, kā mēs cenšamies izdzīvot vai, respektīvi, tātad nomierināt šo savu sirdsdarbību vai censties tik līdz tam tempam. Tur vairs nevar būt tās. Tur vajag pamatlietas, kas ir jādara, un tad viss pārējais tam ir jābūt atstrādātam. Un tas viss nāk caur to aerobo izturību. Un, te jau, laikam, jāsaka, arī nav tas pats interesantākais nodarbes veids, bet arī kā uz to skatās. Un arī vēl viens faktors tas, ka tas noteikti nav tāds īstermiņa atkal, tāpat kā dziļo muskulatūru, nekas. Respektīvi, ir vajadzīga pacietība, bet tas rezultāts un iegūms ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Tādā ziņā, ka mums ir jāpatērē tie pāris mēneši, lai mēs to sirdi uztrenētu, lai mēs noturētu. Pēc tam arī tas pats viens jau ir uztrenēt, bet diezgan ātrā laikā, ja mēs netrenējam to pēc tam vairs un nenodarbojamies ar to aerobās izturības attīstīšanu, viņi arī zūd pakāpeniski. Tā kā tas nav. Tāpēc no vienas puses tas ir labi, no vienas puses tas ir slikti. Jo sirds ļoti labi adaptējas. Tas nozīmē, ka mēs varam vēl veikt tās izmaiņas, bet tajā pašā laikā viņi arī ātri atgriežas tajā savā sākuma stāvoklī, teiksim, vai zūd tās izmaiņas, ja mēs netrenējam. Un, tāpēc aerobā izturība tas ir tāds pamata lieta. Kaut vai sirds, visa asinsrites sistēma, elpošana un jā. Un nedaudz par uzturu, jo mums jātnieki tā... neteiks, ka vajag labi, visu ēd, visu atbrauc uz stālu, visu dienu dzīvojas, tā kā roltoniņu apēd, varbūt tu vari par to pastāstīt, cik tas ir svarīgi. Jā, tā acīm redzot, man liekas, vispār arī numura kaut kāda 2 lietas sportā, par ko būtu jārunā, visos sporta veidos. Un jo sevišķi jātnieku sportā, ņemot vērā to, ka dienas bieži vien ir garas stālī, un tur tas viss iekļauj. Tas viss jau ir tāds. Tas ir ne tikai atnākt uz treniņu, bet te jau arī visi papildus lietas, kā mēs sagatavojamies tam treniņam, visi zirga apkopa, viss pārējais, pēc tam to boksu tīrīšana. Un tas ir tāds, man liekas, vispār ikdiena, tāda liela gara diena. Un, par ēšanu, ēšanu tā ir primārā lieta, jo tas ir tas pats, kā es teiktu, ka mēs nevaram padarboties vai paskriet bez gaisa, ja mums nav skābeklis. Otrs faktors ir, ka mēs nevaram to aktivitāti, kustību veikt, ja mums nav enerģija. Tas ir tāpat kā mašīnai. Jo mašīnai mēs redzam, ka nav tā degviela, un mēs nevarēsim pabraukt ātrāk, kamēr mēs neieliesim to degvielu. Bet kaut kā mēs to ķermeni varbūt tā bieži vien arī nepievēršam tik lielu uzmanību. Un liekas, es jau tur iešu un darīšu, un varu padarīt, paskriet, vēl pakustēties. Tā jau viss labi. Bet patiesībā tā nav, un ēšana tā ir numur 1 prioritāte, ja mēs gribam kaut ko dabūt ārā no tā treniņos ieguldītā darba un rezultāta, jo viens ir iet un trenēties, tā kā konkrēti darīt, bet otrs ir pēc tam visa atjaunošanās, un otrs ir tas, kā mēs pēc tam uzņemam enerģiju, kā mēs atjaunojam muskuļus, jo patiesībā, kad mēs aizējam uz treniņu, mēs nepaliekam stiprāki, mēs paliekam vājāki. Mēs reāli noārdam tos muskuļus nedaudz, pēc tam mums varbūt ir tās muskuļu sāpes vai ko, un tad atkal būvē, respektīvi, augšā tādu stiprāku slāni, un visu laiku mums organisms kļūst stiprāks, spēcīgāks. Tas ir pie pareiziem nosacījumiem, ja mēs ievērojam to visu ēšanu un ko. Un tā ir tā numur 1 lieta, kā bieži vien arī saka, ir tas 30 minūšu tāds loks pēc treniņa, kur visuzņēmīgākie ir muskuļi pret šīm uzturvielām, kur arī bieži vien iesaka tātad ogļhidrātus ar olbaltumvielām attiecībās. Vairāk tāda ogļhidrāti 2-1, manuprāt.
bija uzņemta. Un tad tas, kas muskuļi uzsūc vienkārši to enerģiju efektīvi, un tad tas arī aiziet precīzi tieši tajā laikā, kad viņiem vajag un kur viņiem vajag. Un pēc tam jau tas viss process vienkārši ir nedaudz lēnāks, un tas atkal aiziet kontekstā ar to, cik ātri mums tā ir atjaunošanās un cik viss pārējais. Tāpēc es varu teikt tā, ka īsāk to konkrētāk vienkārši pasakot un apvienojot, ja mums nav tā enerģija, ja mums nav tā uzturviela, tad mums arī tas iegūms no treniņa aiziet vējā. Tas noteikti, vai arī ir uz pusi mazāks nekā varētu būt, ja mums reāli ir atbilstošs uzturvielas. Un tad šī problēma, ko tu nākošā minēji, tā lietiņa par to garo dienu, uz tālu, un tos varētu pat attiecināt ne tikai uz jātnieku sportu, bet jebkuru sportistu, kas, piemēram, papildus vēl tur mācās vai studē, un viņam ir tās garās dienas un treniņi. Un te, es teiktu, ir tāds ļoti, ļoti labs princips. Pēc nevis taisīt varbūt kaut kādas tādas lielas ēdienreizes un tur brokastīs nežēlīgi pārēsties, vai tieši pretēji bieži vien ir tā problēma, ka mēs visu dienu kaut ko darām un skrienam, un mēs tā kā nejūtam, ka mums pat gribas ēst, vai mēs pēdam kaut ko, man pat negribas ēst, bet tas viss ir atkal tā, ka ir daudz tie stresori, viss un pārējais, un tas kaut kā nomāc to visu, un tad, kad mēs atnākam mājās, tur mierā apsēžamies, man pēkšņi rītīgi gribas ēst. Un tad ir bieži vien tā problēma, ka vakarā tur paņem un saliek pilnu to organismu un to kuņģi. Un bieži vien ir ne tām labākajām uzturvielām, jo tas ir tas, ka tad, kad mums gribas ēst, mēs esam gatavi apēst visu bez maz vai dažreiz. Un bieži vien mums tā tieksme ir pēc tieši tām kaut kādām uzturvielu ziņā bagātākajām, varbūt produktiem un lietām, bet tieksme mums ātri iedos to enerģiju. Enerģija iedot ātri tā kā no vienas puses labi kontekstā, bet no otras puses mums vajag domāt par to ilgtermiņu atkal un tieši to tādu kvalitatīvāku enerģiju, es teikšu, kas vairāk mums noturās tajā organismā un rada to sāta sajūtu, kas ir tā kā proteīns liela daļa no tā, kas ir tas, ko mēs daudz nevaram apēst, bet mēs apēdam viņu, un tad mums ilgi ir tā sajūta, ka mēs esam pēduši. Piemēram, tie vienkārši ogļhidrāti vai tas, kur daudz glukozes, tie visi produkti, kaut kādi saldumi, mēs ēdam, mums ir tā enerģija ātri, bet viņi pēc īsa laika diezgan ātri pazūd, un tad kaut kā ir un nav. Un tas arī ļoti slikti patiesībā ir veselības ziņā, jo tas ļoti paceļ to glukozes līmeni, un tad mums ir tādi tie spaiki vienkārši augšā lejā, un tas nav labi arī organismam. Tāpēc es teiktu, pamatlieta, pie kā būtu jādomā, ir precīzi, rūpīgi saplānot tās savas ēdienreizes, un labāk, lai ir plānot kādas 5-6 varbūt ēdienreizes tajā dienā, un lai visu laiku ir tāds kaut kāda organisma sajūta, ka tas glukozes līmenis ir tādā miera optimālā stāvoklī, un mēs visu laiku uzturam, un arī mēs nepārēdamies, un mēs, respektīvi, visu laiku tā paņemam un forši nodrošinām organismu ar enerģijas līmeni. Un tad tas tādā gadījumā arī krietni labāk strādā uz treniņiem un visu ko, jo, piemēram, arī mums nav jāgaida tur kaut kādas 5 stundas līdz treniņam, mēs esam kaut ko smagu apēduši, un tas nav labi. Tas ir grūti organismam, pirmkārt arī ļoti grūti, jo, kad mēs trenējamies, mums ir divas iespējas, kur kā to enerģiju tur sadalīt, un mums reāli jāfokusējas uz tiem muskuļiem, uz muskuļu darbināšanu, bet ja mums vēl tur ir ēdiens, kas ir nepārstrādājies, un smags, tad organismam sanāk tā kā bezmazliet plēst sevi uz pusēm, un papildus strādāt vēl pie ēdiena pārstrādāšanas tajā brīdī, kad mums reāli to skābekli visu vajag muskuļiem un darbību. Tāpēc, noteikti tas ir plānot savas ēdienreizes, iekļaut maksimāli vērtīgus tos produktus ar uztur tas pats proteīns, piemēram, tur rieksti, kaut kādi žāvēti augļi. Man ļoti patīk, piemēram, pašai pirms treniņa kaut kādas rīsu galotes ar zemesriekstu sviestu un banāniem uzēst. Un tas ir tāds labs enerģijas avots. Bet galvenais tieši tā, lai tas nebūtu kaut kāda šī sausā pārtika, no kuras mēs it kā pēdam. Varbūt mums ir tā sāta sajūta, pēc stundas mums atkal gribas ēst, un tajā pašā laikā organismam nav tā enerģija, muskuļiem nav tā uzkrātā enerģija, tas glikogēns nav kā ņemt. Un tad nevienā, ne otrā lietā nav labi. Un tad vakarā arī sāēsties un pārēsties arī nav labi, jo tas traucē mums miegu, kas ir atkal vēl viena ļoti svarīga nianse no atjaunošanās. Tādēļ plānot, sabalansēt, plānot maksimāli vērtīgs uzturs, jo ja mums būs tā sāta sajūta un mēs būsim pēduši un būs tās ēdienreizes, piemēram, 5-6, mums arī negribēsies tos kaut kādus uzkodas vai tos snakus un kaut kādus saldumus pa vidu. Nebūs tā, jo tas viss ir par to, ka mums tas glukozes līmenis jau ir tik zems, ka visi mums jau gribās ķert tos visus neveselīgākos našķus, un tādā veidā mēs gan
gan to dienas kaut kā ritmu uzturam, gan organismam palīdzam, gan arī nodrošinam to, ka mēs visdrīzāk vakarā tur nepārēdīsimies vai pa dienu mēs neņemsim un nesāksim tos saldumus vai neveselīgo pārtiku tādos nepiemērotos laikos un apjomos ēst. Aptuveni tā. Un vai ir nepieciešami uzturbagātinātāji? Uzturbagātinātāji. Sportā laikam, sevišķi, ja mums ir tāds jau vairāk uz sasniegumiem, kaut kādiem augstākiem tendētas sports, ja mēs gribam kaut ko, es teiktu, ka laikam diezgan grūti iztikt. Protams, nav jālieto visu gadu, visus periodus tur non-stop, bet ir kaut kādi periodi, jo, piemēram, sevišķi kaut kāds pirmssacensību vai arī kaut kāds attiecīgi augstākas intensitātes apjoma treniņu periods, tas treniņu nometnes. Es teikšu, ka jā, ir nepieciešami tie uztura bagātinātāji, jo, kā jau mēs nonācām pie secinājuma, jo tā ir grūti bieži vien sportistiem ar uzturu. Mums ar citu vēl viena nianse pie iepriekšējā, kas būtu vēl pati pamatlieta, laikam, ir pietiekams enerģijas ziņā uzturs, jo bieži vien sanāk ar to pašu visu laiku trūkumu vai ko, vai arī tur citu iemeslu dēļ, ka sportisti bieži vien ēd nepietiekami, un tas ir sevišķi, piemēram, izturības sporta veidos, kur mums tie ogļhidrāti, tas ir pamata enerģijas izejviela. Kā mēs varam iztikt bez ogļhidrātiem? Un tas būtu par to nedaudz atkāpjoties, bet jā, par uzturu bagātinātājiem. Arī es neteiktu, ka nevajadzētu aizrauties, varbūt es teiktu tā, jo bieži vien jāskatās arī uz to sastāvu, kāds ir uzturu bagātinātājos, jo ir diezgan daudz preparātu, kur mums ir ne tikai tā viela, ko mums vajag, bet, piemēram, kaut kādi tur saldinātāji vai mākslīgas piedevas. Un tad tādā gadījumā man diezgan tāds stingrs viedoklis, ka tas gan laikam nebūtu tas īpaši labais variants ilgtermiņā, jo priekš kam mums vajag tos visus papildus cukurus, saldinātājus, kas, piemēram, visos tajos bieži vien kaut kādos tajos recovery dzērienos vai enerģijas dzērienos vai dažādos, vairāk saistīts kontekstā, varbūt tur ar izturību, tam žēlējām vai ko, bet tāpat ir viss kaut kādi preparāti. Un otra lieta ir par tām kaut kādām papildus vielām, kas visas tiek pievienotas, lai mēs uzturētu to uztura līdzekli pietiekami ilgu laiku, lai viņš tur varētu stāvēt un glabāties. Un mēs vienkārši, tas nav, varbūt, nevar viennozīmīgi to apgāzt vai teikt, ka tas ir slikti, bet vienkārši mēs nezinām, kādu ietekmi tas atstāja uz mūsu organismu, uz ķermeni. Tā kā ir labās vielas un ir tās papildus vielas. Bet, ko es vienmēr ieteiktu kvalitatīvu proteīnu, jo proteīns mums visiem diezgan, es pat teiktu, ikdienā lielai daļai cilvēku uzņem nepietiekamu proteīnu, bet sportā tas ir īpaši svarīgi proteīns. Tā ir pamata mūsu organisma balsta vielu, uzbūves viela, kas būvē visas, respektīvi, locītavas, visu pārējo kaulus. Un, tas ir nepieciešams, bet kvalitatīvs proteīns. Tur tiešām ir jāskatās, jo ir ļoti daudz veidi, bet es ieteiktu izvēlēties labāk nopirkt dārgāku nekā kaut kādu to lēto variantu un skaidru, kur mēs zinām to sastāvu. Attiecīgi proteīns, jā. Laikam runājot par visiem vitamīniem un minerālu vielām, tur arī bieži vien ir problēmas. Un es kā tādas galvenos varētu minēt, laikam, dzels, cinks un selēns, kas bieži vien sportistiem arī trūkst. Dzels, protams, tas ir pamata, es teikšu, pilnīgi primārā lieta skābekļa pārnesē nepieciešamā un tātad muskuļu darbībai. Un, ja mums ir tas dzels līmenis zems vai tas pats ferritīns, kas ir tas dzels ne tīri dzels veidā, bet dzels rezerve, kas arī ļoti svarīga. Jo, ja mums nav rezerve, tad mēs sākam ņemt no hemoglobīna, un tad jau tas var aiziet anēmijā. Ferritīns, jā, ir ļoti jāsako līdzi un jālieto tas dzels preparāts, ja ir nepieciešams. Un cinks selēns vispār tas ir imunitātei, arī kauliem, veselībai. Tāda ļoti labs kompleks. Piemēram, man liekas, ir cinka selēna kompleks, kaut kur tieši arī šie te vitamīni, un tie ir ļoti labi. Magnīs, es arī teiktu, magnīs, tas gan tāds tīrs preparāts, teikšu, sevišķi, ka ir nopērkamas veidās magnīja tabletes, kas bieži vien nāk komplektā ar B12 vitamīnu, kas ir viss primārā lieta atjaunošanās. Tur nervu sistēma, muskuļu darbība, pret nogurumu, miegu arī var uzlabot, un magnīju es pati arī tiešām katru dienu dzeru magnīju to plus B12 kompleksu un pirms gulētiešanas. Tā kā tieši tas ir... D-vitamīns, jā, D-vitamīns laikam Latvijā ir
daudziem cilvēkiem, arī ne tikai sportistiem, varbūt tās deficīts, tā kā mums tā saule ir, cik ir, un tie laikapstākļi ir tādi, kā ir. Bet D-vitamīnam es pat arī teiktu ļoti jāsako līdzi, kāds ir preparāts un kāds ir sastāvs. Jo šobrīd, man liekas, ir tik daudz D-vitamīnu parādījušies, ir sevišķi visi tie pūšami, kas ir ar tik vēl visādām papildus vielām, daudz klāt pievienotām, ka jāsāk domāt, ir, kā, vai tas pat īsti ir nepieciešams. Tā kā jā, bet D-vitamīns ir tiešām ieteikt tīri preparāti. Es personīgi, ko es lietoju pa laikiem, ziemas periodos, ir tas Nateo D-vitamīns, kas ir pilnāmā veidā. Man liekas, arī citā veidā ir, bet pilnāmā veidā tur mierīgi tur uz rupmaizes uzpilina un apēd. Jā, tā kā tas ir par to. Par tiem pārējiem visiem. Protams, kreatīns arī ir labs preparāts, laba uzturviela, jo kreatīns vairāk ir uz to, kur mums atkal tas snieguma paaugstināšana, muskuļu darbība. Tās ir tās mūsu ātrās muskuļu šķiedras, kā strādā un kur izmanto tādās vairāk jau jaudīgās slodzēs šo enerģijas avotu. Tad bieži vien sportisti lieto, lai kaut kā stimulētu vairāk vai palielinātu efektivitāti attiecīgās intensitātes darbiņos, bet tur ir jāskatās uzmanīgi arī. Bieži vien, kas ir kreatīna tāds blakus efekts, ko varbūt, ja cilvēks kaut kā nezina, vai tā var likties kaut kā pārsteidzoši vai sabīties, tad bieži vien kreatīns aiztur ūdeni, un tad varbūt arī tas, ka ir tāds svara pieaugums nedaudz, kad 1-2 kg pienāk klāt. Bet tas var būt pirmkārt arī uz muskuļu masas, ka tā kā pieaug tā muskuļu masa, ja mēs lietojam to kreatīnu, vai arī tas var būt uz to ūdens rēķinu, jo tā kā ir tāda lieta, jā, kad vienkārši jādara ūdens aiztur. Vai vispār ūdens ir milzīga problēma, man liekas, arī vispār cilvēkiem ikdienā un arī sportā, jo kaut kur ir bijuši arī pētījumi, vai ko, lielākā daļa sportisti dzer krietni par maz ūdeni, cik viņiem vajadzētu dzert. Jo tas nav tā, ka ūdens ir jādzer tā, ka mēs sajūtam slāpes, bet ir jādzer vēl pirms mēs vispār sajūtam slāpes. Jo tā, ka mēs sajūtam slāpes, tad jau tas ir tas kaut tāds galējais, jo ka tu tiešām tev reāli ir par maz ūdens. Bet tas ir tāpat kā ar to visu ēšanu un to glukozes līmeni, uzturēšanu asinīs, glukozes līmeņa. Tur visu laiku ir jābūt tā, jācenšas tāda optimāla tā līkne, lai nebūtu tā augšā lejā. Jo viss organisms arī viņam patīk rutīna, viņam patīk tāda ierasta darba kārtība, viņam nepatīk tādas straujas pārmaiņas. Tas ir arī par to, kā mēs par to savu organismu izturamies, jo gal galā, kurš tad beigās ir tas, kas nodrošina to visu, tas ir mūsu organisms un ķermenis. Un tas viss iet ciešā kontekstā, jā, par to. Un cik svarīgi vispār ir miegs sportā? Miegs tāpat kā uzturs. Teikšu atkal, mēs varam treniņos darīt visu, ko vien mēs gribam. Mums varbūt nezinu, kādas tur treniņu metodes, nezinu, kādi treneri un speciālisti. Bet, ja mēs negulēsim pietiekami, tad tas viss būs aizlaists vējā diezgan lielā mērā. Vai mēs atkal paši sev nozagsim to efektu un kaitēsim sev, samazinot to visu ieguldīto treniņu darbu. Jo miegs ir tas, kur mēs atjaunojamies. Tā ir tās primārās lietas, tā kā uzreiz pēc treniņa mums ir ēdiens, uzturvielas, kas mums muskuļus nodrošina, muskuļu darbību, atjaunošanās ķermeņa. Un tad nākošā lieta ir tā atpūta un miegs. Un miegā, kaut kā runājot arī par tiem pašiem bērniem, atgriežoties un visu, kāpēc bērniem arī ir jāguļ tur krietni ilgāk kā pieaugušiem, jo viņiem arī miegā ļoti noris tas vēl augšanas un attīstīšanās process, un, protams, kontekstā ar atjaunošanos, bet arī pieaugušam cilvēkam. Protams, ir ļoti daudz viedokļu par tiem, cik daudz tās miega stundas un kā, bet kas man patika, vienā arī podkāstā dzirdēju zinātniskajā, precīzi nepateikšu, neatceros vairs kur, jo tos daudz klausās, bet tur bija tāds labs piemērs, kā pieaugušam cilvēkam, sportistam, ir jāguļ 7 stundas plus tik daudz stundas vēl, cik tu dienā trenējies, respektīvi. Jā. Un tagad es pats sev tāds rēķinu. 7 stundas, tad, ja man 2 stundas treniņš, 9 stundas, piemēram. Tā, aptuveni tas tā arī tas bija. Jā, gulēt 8 vakarā. 7 stundas. Protams, jau jāskatās, cik tas treniņš ir intensīvs un tā, bet, plus mīnus tā arī bija. Jo tas 7 stundas ir varbūt tāds noteiktā kaut kāda norma vai ko. Bet tāpat katram cilvēkam ir tas savs optimālais, tas ir tāpat kā par jebkuru lietu. Mums ir visādi standarti, mums ir viss kaut kas noteikts, bet katram ir pašam jāskatās par to, kas strādā viņam un kas ir individuāli optimālais, nevis optimālais sabiedrībā.
Un, jā, to es biju dzirdējusi. Bet ne, nu, jā, bērniem tas noteikti, protams, ir agrā vecumā, tur vispār līdz 10 stundām. Un tāpat arī skolas vecumā, tur joprojām es uzskatu, ka 9 stundas tas ir ļoti izcili. Tur jau nav tikai treniņi, tur ir papildus jāņem arī tā visa slodze, kas ir skolā. Tur mācībās, visi tie stresori, cik tās dienas ir aizņemtas. Miegs ir pamatlieta, jo mēs visu varam darīt un visu varam treniņos, kā saka, salikt maksimālā apjomā, bet ja mums nav miegs, ja mums nav atjaunošanās un ja mums nav atbilstošs uztvers, kas ietilpst atjaunošanās, tad mēs jau arī varam uz neko necerēt. Tad kāda jēga trenēties, ja mēs nevaram nodrošināt pamatlietas? Tas tā kā būtu jāapzinās un jāsaprot, bet kaut kā mēs uz to baigi citreiz cenšamies iekonomēt. Tur pašu to miegu vai ēšanu, tur jau viss būs labi vai ko. Bet tās laikam būtu pēdējās lietas, kur būtu jāekonomē. Tā kā interesanti, jā, tādā ziņā. Un kādas pazīmes liecina par pārslodzi vai nepietiekamu atjaunošanos? Jā, tur ir patiesībā arī, es teikšu, ļoti individuāli. Jo tad, kad ir adrenalīns, tad tu vienkārši dari. Tieši tā. Bieži vien ir tā, ka mēs to, kas ir sliktākais tajā pārslodzē, jo pārslodze jau nekad nerodas no kaut kādiem 1-2 treniņiem, no 1 treniņu nedēļas, bieži vien pat ne mēneša. Tas ir tā kā uzkrājies, un tas ir tas atkal kaut kāds tas fenomens, ka kamēr cilvēks laikam nav nolikts pie vietas, vai kamēr viņš reāli nesaskata, mums bieži vien ir grūti tā kā sev varbūt kaut kā likt aizdomāties, vai liekas, viss jau būs labi. Kamēr viss ir labi, viss ir labi. Un tad, kad ir slikti, tad viss ir slikti. Un tikai tad mēs sākam tā kā šķetināt, kāpēc, kas notika, kādēļ un visi tie iemesli. Un tad jau vienmēr jau kaut kā diezgan skaidri man liekas, arī pēc pieredzes vienmēr saliekas. Un tu paskaties apkārt un saproti, bet reku bija tas signāls, un arī, ka mēs neņemam vērā tos signālus, kas ir ļoti svarīgi un ir sevišķi sportā. Kas ir tie signāli? Man liekas, tā ir primārā. Tas ir kaut kādi tie signāli, kas jau bez mazliet tev vēsta par kaut ko, par tām pašām traumām vai ko. Tas ir kaut kāda sāpīta vai kas, vai treniņos, piemēram, tu trenējies, un tev pēkšņi ir tāds, ka tas rezultāts stāv uz vietas. Tev liekas, tu it kā visu dari, viss ir baigi labi, bet rezultāts stāv uz vietas. Vai arī kaut kāda tā paša jūta, ka atkārtojas, ka kaut kā jūta nav, tur papildus nogurums vai kaut kas tāds. Un bieži vien, kas arī ļoti, par ko būtu jāskatās, ir pulss, tieši šī sirdsdarbība. Un kāpēc ir svarīgi, tomēr, lai arī ir tas pulsometrs, un kāpēc ir svarīgi monitorēt to sirdsdarbību, es teiktu, visiem sportistiem, kaut vai arī tas sports nav tīrā veidā saistīts ar to aerobo izturību. Tas ir tas pamatlieta, kas mums rāda, kā mēs atjaunojamies. Kaut vai paskatījies no rīta, pamērīt to pulsu, un bieži vien to mēs arī varam redzēt. Ja tas pulss pēkšņi ir augstāks, tad kaut kāds iemesls tam ir. Vai tur, piemēram, tā arī ļoti daudz, es teikšu, gadījumos var noteikt, ka, piemēram, tuvojas kaut kāda saslimšana jau, un tad ātri rēģēt, jo galvenais ir tā kā ātri rēģēt un atbilstoši noķert to situāciju. Ja mēs turpinam ignorēt un aizlaižam, tad jau tā kā viss ir cauri. Un jā, tie ir tie visi mazie signāli, kas būtu jāņem vērā un kas var palīdzēt ilgtermiņā kaut kā novērst to varbūt pārtrenēšanos un pārslodzi. Un bieži vien ir tas, ka pieaug tā sirdsdarbība, ka mēs redzam, mēs ejam uz treniņu, mēs it kā jūtamies labi, bet kaut kā pulss ir krietni augstāks kā parasti. Labi, tas ir skriešanā, jātnieku sportā. Mēs visdrīzāk neskatāmies tā treniņos, to pulsu baigi, neskatāmies. Jā. Tad varbūt pēc tām sajūtām pašam kaut kā, kad ir tas nogurums, vai tu jūti, ka tu vairāk esi aizelsies, vai kaut kas nestrādā. Un tie ir kaut kādi signāli. Traumas arī. Bieži vien tas ir signāls par to, ka ir pārslodze. Jo, ja mēs visu darām pareizi, korekti, tad tām traumām teorētiski nevajadzētu būt. Bet, ja kaut kas jau sāk tur parādīties, tad tas ir atkal vai tā jau ir pārslodze, vai tas jau ir ielaists, vai tā ir kaut kāda tā lietiņa. Nav pietiekama atjaunošanās, bijis kaut kāda muskulis ir pārāk pārslogots, ja mēs kaut ko kompensējam ar kaut ko citu. Un tās ir tās lietas. Bet parasti tas ir tāds sagurums. Bērniem zūd interese par treniņiem, varbūt kaut kā tāda nepatika, nevēlēšanās nākt uz treniņiem. Miegs nāk vai kaut kā tā. Tas klasiskās pārtrenēšanās pazīmes. Un arī, kad zūd tā interese, jo tu jau esi noguris un tu negribi vienkārši. Tu negribi vairs sev pārslogot, neko darīt, tu negribi to treniņu. Tā esi noguris. Un tad aptuveni kaut kā tāds arī izpaužās. Kā kuram vairāk, bet jā.
Nu, labi, un tu kā speciālists varētu ieteikt kādu motivāciju vai ieteikumu mums jātnieku sportā, kā vairāk nodarboties ar to dziļo muskulatūru, vai kā iet papildus vēl tur paskriet, vai papeldēt, vai pabraukt ar riteni, ko tu varētu ieteikt? Nu, jā, es teikšu, pieturēšos joprojām pie tā, ka ir jāatrod pašam tā sava apziņa, kāpēc, jēga, un otrkārt, varbūt vajag kaut kā to pavērst nedaudz tādā, tā kā es teicu, kā bērniem, viņiem ar tām rotaļām spēlēm, tādā brīvākā, vieglākā kontekstā, piemēram, paņem tur aizēju rekur ar treniņu biedriem, paskriet, papeldēt. Nu, neuztais to kā tādu obligāciju, kā kaut ko man šitais ir jādara, man ritīgi negribās, es iešu un sev spiediešanu darīšu. Nekas, ko mums piespiež, mums ir tas kaut kāds tas refleks vai tā biesā psiholoģija, jo kas, ko mums liks piespiedu kārtā, mums kaut kā gribēsies tā kā izvairīties no tā. Bet mums ir jādabū, ka mums pašiem ir tā motivācija. Un tas nebūs tā, ka katru dienu būs tā motivācija, un tad, protams, ir jāpieslēdz vairāk tā rutīna, bet tas jau atkal ir kontekstā ar tiem mūsu mērķiem un to, ka mēs apzināmies, kāpēc tas ir vajadzīgs un kādēļ. Bet es teiktu, jā, to pavērst varbūt tādā kontekstā, ka, nu ne, kā obligāti treniņa sastāvdaļa vai kaut kas tāds, kas ir jāiet un par varēm jāizpilda, bet vienkārši kā forša laika pavadīšana, tur ar draugiem, tur ar ģimeni aiziet, nomainīt to vidi, piemēram, mežā. Nu, man liekas, ka ļoti forši, un tā mēs arī iegūstam to dopamīnu, ko jau es iepriekš minēju, un ja mēs iegūsim to dopamīnu, mums būs tas papildus tā motivācija, tas jau būs tā motivācija un sabalojums, ka mēs jūtam to prieku, jo organisms jau mums pateiks paldies, tā kā viņš jau saprot, un organisms nav stulbs, un bieži vien mēs ar prātu kaut kā to aizēnojam un pateicam varbūt to tādā kontekstā. Bet organisms jau visu ļoti, ļoti labi saprot un uztver. Un, ja mēs sāksim ieklausīties savā organismā, mums arī būs krietni vieglāk. Tā kā, jā, ar brīvu, vieglu pieeju, ar prieku, kopā ar draugiem, ģimeni. Un es varu garantēt, ka pēc tam tā, lai cik ļoti negribētos, pēc tam tā sajūta vienmēr būs laba. Un kaut kā, pēc tam neliekas, ka mēs to nožēlojam. Vismaz es nekad nenožēloju. Tā kā tā, es laikam teiktu tādu vieglāku piegājienu tam visam. Labi, paldies tev, Dēļ. Paldies tev. Bija ļoti interesanti. Liels prieks, ka uzaicināji. Jo mums šis ļoti, man liekas, pieklibo visiem jātniekiem gan pa ēšanu, gan pa papildus, gan sportošanu. Viss tas ir tik ļoti svarīgi, bet tik ļoti negribas to tā ir, jā. Tā ir jāatrod kaut kā tā pareizā pieeja. Varbūt tagad arī, ja paklausīsies kāds un padomās, un tāds, jā, nu tas reāli ir tas, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu savu sniegumu. Nu, ja mēs te esam, ja mēs trenējamies, nu, pamatā sporta mērķis ir tā kā uzlabot tos savus rezultātus. Un ja šīs ir tās mazās svarīgās lietiņas, jo pēc tam jau pašam būs vieglāk. Es varu garantēt, uzkāpt tajā zirgā un, respektīvi, piemēram, tur patrenē kādu laiku, tur tiešām uztrenē to dziļo muskulatūru, sajūtu, saproti. Un tā sajūta ir nesalīdzināma. Pēc tam jau ir, kā man ir tas vienmēr tas teiciens, laikam, dzīves, pēc kā es arī dzīvoju. Vai viena man teorija, nu, grūti tagad un viegli pēc tam. Un tas ir tas, kā es arī sevi motivēju, es teikšu, ka es apzinos, ka tas būs grūti, jo nevajag arī baidīties no tā, ka tas būs grūti. Tas arī bailes nokauj radošumu, bailes nokauj motivāciju. Bailes nokauj to ticību un pārliecību. Un tad tu pieeji, un tajā brīdī arī, kas to dara kaut ko, kas negribu, es tāds kaut kā pie sevis domāju, jā, man ir grūti, bet tas ir tik labi. Tas man tik ļoti palīdzēs. Un es jau domāju tajā brīdī un iztēlojos, kāda būs tā pozīcija un kā es jutīšos pēc tam. Piemēram, ka es būšu tajās sacensībās, ka es skrienu tajos kalnos, tās atkārtojums treniņos, un tas man ir tik grūti. Un tas iztēlos, bet es būšu tur Stīnavakā, un būs tur kalns, un es skriešu, un es būšu satrenējusies, un man būs reāli vieglāk kā citiem, kas varbūt tur būs atnākuši un pirmā reize tos kalnījus skries. Un tas ir tas, kas man motivē. Tas motivē, laikam, kļūt kā labākam un izaugt kā sevis kontekstā. Ne būt pārākam par citiem vai ko, bet būt labākam par sevi, būt labākam par to, kas bija vakar. Aptuveni tā. Labi, paldies tev! Jā, un paldies! Un tad jau atkal tiekamies nākamajā podkāstā. Jā. Atā!